Pēc galvas datu ievadīšanas tiek atvērta forma mērījuma datu ievadei. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti. Laukā sortimenta kods tiek atspoguļots sortimenta kods un nosaukums atbilstoši ievadītajai matricai. Ja matricā ir vairāki sortimenti, izvēlieties vajadzīgo, par kuru ievadīsiet datus. Aizpildiet obligāti aizpildāmos laukus krautnes garuma centimetros un tilgaļu diametru milimetros. Ja nepieciešams, ievadiet arī vidus diametru, rezgaļu diametru un resnāko diametru milimetros. Ja krava ir piegādāta ziemā, ir iespējams norādīt pazīmi ledus. Ja aprēķiniem nepieciešams, ir iespējams ievadīt redukcijas diametru un garuma redukciju centimetros. Ja ievadīties sortiments ir brāķēts, ar laukā brāķa kods izvēlieties atbilstošo brāķa veidu. Laukā baļķu skaits ievadiet baļķu skaitu ar vienādiem mērījumiem. Lai ievadītu nākamo mērījumu, nospiediet pogu pievienot rindu un aizpildiet obligātos laukus. Ja kādu no ievadītajām rindām ir ievadīta kļūdaini un vēlaties to dzēst, nospiediet uz krustiņa atzīmes kolonnā darbības. Konkrētā rinda tiks izdzēsta. Kad visi mērījuma dati ievadīti, lai tos saglabātu, nospiediet pogu nosūtīt. Ievadītie dati ir saglabāti un nosūtīti testēšanas pārskata sagatavošanai. Tos detalizētāk ir iespējams apskatīt, nospiežot pogu atvērt dokumentu. Ja sadaļā dokumenti nav atrodams jaunais testēšanas pārskats vai šis dokuments ir kļūdains, sazinieties ar KPDC.